Nedēļas nogalē Jelgavas pilī satikās senatne un nākotne. Tikpat klusi kā jātniecas zirgu mugurā finiša līniju viens aiz otru šķērsoja elektromobīļi. Maratons 1. jūnijā aizsākās Tallinā, Igaunijā, un 10 dienās elektromobīļi šķērsos 10 valsts, lai jau nākamā svētdien ierastos Montekarlo. Ceļu no Rīgas līdz Jelgavai elektromobīlī pirmoreiz mēroja arī Jelgavas pilsētas mērs. Protams, vieglāk, jo automobīls pats par sevi ir tāds vieglāks, vieglāk braucās, vieglāk vadāms, tāds mierīgāks. Viss notiek jaukāk. Cik tad var attīstīt ar viņu? Protams, viņu var attīstīt tik, cik atļauj satiksmes noteikumi. Bet ja tas būtu poligons? Ja tas būtu poligons, tad varētu, es domāju, kad 200 noteikti. Posmā no Rīgas līdz Lietuvai elektromobīļu maratonā piedalījās arī pazīstamā Latvijas autosportista. Bija ļoti pārsteigta, kad, lai arī mēs nepārkāpām ātrumu, varēja sajust, ka tiešām ir 300 zirgspēku mašīnai un mašīna tiešām ir ļoti sportiski. Teiksim, tāds sajūta nav savādāk, vienkārši ir tas, ka nav skaņas. Un tas ir laikam arī tas, pie kā visgrūtāk pierast, jo tu nesaproti, vai tev ir piedarbināta mašīna vai nav. Kamēr autovadītājus izklaidē sagaidītāji un pils galma dāmas, automašīnas tiek pieslēgtas pārvietojamajai lādēšanas iekārtai, ar vienu uzlādi pietiekot 185 kilometriem. Principā elektriskās mašīnas ir ar 9 daudz ērtāk un izdevīgāk braukt pilsētā, jo tādēļ braucot ārpus pilsētas ātrums šosejām daudz lielāks un tās mašīnas nav piemērotas lielam ātrumam, tik lielam patēriņam šim elektrības. In city driving. We can find electric cars everywhere. Elektromobīļi sastopami gan Igaunijā, gan Latvijā, gan visās pārējās Eiropas valstīs. Taču šī problēma ir saistīta ar šo elektromašīnu uzlādes vietu infrastruktūru. Un šīs sacīkšu mērķis ir attīstīt šo infrastruktūru, parādīt, ka šīs elektromašīnas darbojās un nākotnē varētu mašīnām pārvietoties starp visām Eiropas valstīm. Jau pirmajās minūtēs 21. gadsimta auto iekaro arī jelgavnieku sirdis. Visticamāk, tā ir mūsu nākotne, nevis benzīna, kas piesārņo vidi. Mums aug bērni, un pirmkārt mums jādomā par viņu veselību. Ja man būtu elektromobīlis, es būtu ļoti laimīgs, jo maksāt par degvielu ir ļoti dārgi. Ja šīs mašīnas būtu lētākas, es noteikti ar viņu brauktu. Pēc stundas elektromobīļu maratona dalībnieki dodas tālāk, bet pils pagalmi ieņem velosipēdisti, kuri neraugoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem, arī šogad ir gatavi piedalīties 7. Jelgavas velobraucienā. Jelgavā pirmo reizi, bet esam ar puiku jau piedalījušies Jūrmalā velomaratonā, ģimenes distancēs, bet Jelgavā pirmo reizi. Vai velobraukšana jums ir arī tāda ikdienas nodarba, ikdienas vaļasprieks, ja varbūt uz darbu brauciet ar velosipēdu? Nē, to varētu drīzāk teikt, tā ir mana aktīva atpūta. Gribējās pamēģināt. Es 2 gadus eju uz sporta zāli, uz velotrenažieriem, uz vietas trenēties, un man gribējās vienreiz izmēģināt, ko nozīmē piedalīties īstā tādā pārbraucienā. Un es zinu, ka Jelgava jau vairākus gadus pēc kārtas organizē tādu velobraucienu, un tad mēs sarunājām ar vienu draugu, kad piedalīsimies un izmēģināsim, ko tas nozīmē. Velobraucēju galamērķis, kā Alež, bija bērnu un jauniešu atpūtas centrs Lediņ. Braucienā, kurā ātrums nebūtu nav noteicošais, bet galvenais ir nokļūt finišā, šogad piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.